Sveicināti! Ar jums Vita Salo, un šajā video es vēlos parunāt par vienu ļoti aktuālu tēmu, ar kuras bieži saskaros un bieži man uzdod jautājums, ko tad darīt un kā rīkoties un kā tas izskatās no psiholoģijas skatu punkta. Tātad, ko darīt ar negatīviem komentāriem sociālajos tīklos. Jā, tātad šis jautājums ir aktuāls jebkuram, kas vēlās attīstīties, iegūt jaunus sekotājus, iegūt jaunus klientus, veidot savu biznesu sociālajos tīklos, un varbūt tas, kas to dara vienkārši prieka un hobija pēc, jā, tātad, kas notiek, bieži vien cilvēki baidās, kautrējās izlikt kaut kādas publikācijas, postus, storijas, video un tā tālāk, tikai tāpēc, kā tātad būs šīs te reakcijas no malas, būs nosodījums, būs pārmetumi, būs negatīvi komentāri, un zem tā slēpjas, ko tad par mani padomās. Jā? Tātad pirmām kārtām padomājam par to, kāpēc vispār tev ir svarīgi, ko par tevi padomās. Jā? Un otrām kārtām, kā tu vispār vari zināt, ko par tevi padomās. Jo tad ir tik ļoti daudz cilvēku, kas to redzēs un kas to skatīsies, un katram var būt pilnīgi citas domas, un katrs var pamanīt un padomāt kaut ko citu. Arī šobrīd, skatoties manu video, katrs no jums pamana kaut ko citu. Kāds pievērš uzmanību tam, kā es izskatos, kāds pievērš uzmanību iespējams fonam, kas ir man apkārt, kāds pievērš uzmanību maniem vārdiem, tam, ko es saku, vai arī kā es to saku un kā es to pasniedzu, un tu vari ierakstīt komentārā arī, kas tieši ir tas, kam tu pievērš uzmanību skatoties šo te video, ja? Tieši caur to mēs arī redzēsim, ka patiešām katrs pamana kaut ko citu, tāpēc pirmām kārtām ir jāatbrīvojās no šīs te vēlmes domāt citu cilvēku vietā, ja? Tātad mēs nevaram ielist citu cilvēku galvās un saprast, ko tad viņi padomās. Ja? Otrām kārtām tas jautājums, kāpēc tev ir tik svarīgi, ko par tevi padomās, jo cilvēkiem būs viedokļi, cilvēkiem būs savs redzējums, cilvēks vispār ir iekārtots tā, ka tam patīk izteikt savas domas, tam patīk izteikt savu redzējumu, vai arī pat neizteikt, bet padomāt. Ja? Un tad, jo tālāk tu iesi, jo biežāk tev būs jāsaskarās ar to, ka cilvēkiem ir savi viedokļi, ir savi komentāri, ir savs redzējums, ja, un ir tīpaši tiem, kas mazāk dara un kas paši nevar pārkāpt pāri savējiem iekšējiem blokiem. Ja? Jo patiesībā, kāpēc cilvēki tā reaģē un kuri ir tie cilvēki, kuri tā reaģē? Ja? Tad pirmām kārtām es varu pateikt to, ka es kā cilvēks, kurš aktīvi attīstās sociālajos tīklos un kas ir pietiekami aizņemts ar sevi un kam ir savas lietas, ko darīt, man nav pat laika skatīties citu cilvēku publikācijas. Es tiešām nevienam nesakoju, jo es zinu, ka tas paņem manu dārgo laiku. Tas paņem no manis pārāk daudz mana laika resursu, kur nu vēl rakstīt komentārus un iedziļināties tajā, ko tad dara citi cilvēki. Ja? Tātad uzdodam sev jautājumu, kas ir tie cilvēki, kas raksta man šos komentārus. Lielākajā daļā gadījumā tie cilvēki, kas ir kaut kur tur aizmugurē. Viņiem vēl ir laiks skatīties uz tiem, kas ir priekšā un vēl izteikt savu viedokli. Ja? Pie tam atkal nākamais, no kā tad mēs pieņemam šos te bezmaksas padomus. Ja? Jo tātad tas ir bezmaksas padomus. Es tev dodu padomu par to, ko un kā tev vajadzētu darīt un ko un kā tev vajadzētu dzīvot. Ja? Tātad savu redzējumu no malas. Vai tie ir eksperti, kas tev to iesaka, tātad izvērtējumu. Ja? Tātad, ja es pieņemu padomu, tad es parasti izvērtēju, kas ir šis cilvēks, kas man dod to padomu, kas ir, ko viņš vai viņa, ko viņš pats ir sasniedzis un ko pats ir izdarījis savā dzīvē, vai man ir vispār vērts viņā ieklausīties. Ja? Un otrām kārtām es tiešām nepieņemu bezmaksas padomus. Ja? Tātad es esmu gatava maksāt un maksāju bieži vien arī lielu naudu par to, lai saņemtu ieteikumus un padomus par to, ko es daru, lai saņemtu šo atgriezenisko saiti. Jo tad es uzskatu, ka tie ir vērtīgi. Savukārt, ja tie nāk no šiem te divāna ekspertiem, tad vai tiem ir kaut kāda vērtība? Protams, ka te ir stāsts arī par tavu vērtību, kāpēc tu neredzi savu vērtību un kāpēc tev biedē tas, ko pateiks kāds cits no malas, kurš tātad, kā jūs teicu, visticamāk ir kaut kur aizmugurā, ja? Tad izvērtējam, kas ir tas, ko šis cilvēks raksta. Tad nākamais, kas tev ir jāsaprot, ka patiesībā ar to, ko tu dari, jo vairāk tu spēj atvērties, realizēties, parādīt sevi, jo vairāk tu palīdzi citiem cilvēkiem un palīdzi ārējai pasaulē. Tātad, klausies, tas, ko tu trigerē citos cilvēkos, tas, ko viņi tevī redz, ja? Tad atkal, vai tas ir par tevi, vai tas ir par viņiem? Ja? Tātad, ja tas viņus trigerē, ja tas viņus kaitina, ja tas viņiem nepatīk un raisa dažādas negatīvas emocijas, tie ir viņu iekšējie bloki.
ko viņi pamana caur tevi. Tātad saprot to, ka tu palīdzi citiem cilvēkiem. Caur to, ko tu dari, ieraudzīt viņus. Protams, tiem, kuri būs pietiekami gudri, lai spētu to analizēt un saprast, ka patiesībā viss šis stāsts ir par viņiem pašiem. Jā, jo tā tad visas šīs spēcīgās negatīvās emocijas raisa katra paša iekšējie bloki, iekšējās negatīvās traucējošās pārliecības, kas viņiem traucē būt tur, kur tagad esi tu. Ja? Un savukārt tas, kas tevi triggerē citos cilvēkos, tas arī kaut kādā ziņā varbūt par tevi aizdomājas arī par to, kāpēc tevi aizskar šīs te komentārus, vai tā ir tava iekšējā pārliecība par to, ka tam cilvēkam varētu būt taisnība, vai tās ir tavas iekšējās šaubas par tevi. Ja? Un te ir atkal vieta psiholoģijai, lai tu varētu atbrīvoties no savām šīm negatīvajām pārliecībām un pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas caur savu negativitāti palīdzēja tev ieraudzīt, kas ir šis stāsts par tevi. Tātad, ja tevi tas paķer un ja tevi tas aizskar, ja tu to uztver pārāk personīgi, tīpaši no cilvēkiem, no kuriem tev to nevajadzētu to tā uztvert, jo viņi nav nekāda eksperta, un tu viņu padomu viņiem neprasīji, tad kaut kādā ziņā tas ir stāsts par tevi. Atbrīvojies no šīs negativitātes, kas patiesībā dzīvo tā tad arī tevi iekšā. Ja? Kāp no tā ārā un tiec no tā vaļā. Plus, protams, ir jāsaprot to, ka mums ir visas tiesības atbrīvoties no šiem cilvēkiem, viņus bloķēt un viņus dzēst ārā, ja tev tam ir laiks un resursi. Ja? Jo man, pieņemsim, ir žēl sava laika, tērēt savu laiku, lai pievērstu uzmanību tam visam, kas notiek aiz manis un tam, kā cilvēki var negatīvi rēģēt. Ja? Man ir manas prioritātes svarīgākas nekā pat lasīt to, kas tur tiek rakstīts un kas tur tiek izteikts. Ja? Bet tāpat laikā, ja tu tam pievērs uzmanību, tu to vari izdzēst. Tātad tas, kas tev ir jāsaprot, tavi sociālie tīkli, tas, ko tu dari, tas, kā tu attīsties, tā ir tava telpa. Tā ir tava vide, kurā tu uzstādi noteikumus par to, kā drīkst un kā nedrīkst. Tātad, ja mēs iedomājamies reālo vidi, tātad, ja tavā mājā, tavā telpā ienāks cilvēks, kurš izteiks negatīvus komentārus, izteiks kritiku, izteiks dažādus pārmetumus, ja, neprasītus viedokļus un redzējumus, staigās ar netīriem zābakiem un taisīs bardaku, kā tu rīkosies? Ja? Atvērs durvis un pateiks uz redzēšanos. Man neinteresē tas, ko tu saki, tā ir mana māja, mana vieta un ārā, ja tev šeit kaut kas nepatīk. Nu, savā ziņā tas ir tā, vai ne? Tad kāpēc tavos sociālajos tīklos tu atļauj šādiem cilvēkiem staigāt pa tavām šīm te mājām? Ja, ja tev tas traucē, izdzēs, nobloķē, ja, un vienkārši tiec no tā visa vaļā. Tā kā var darboties gan vienā virzienā, gan otrā virzienā. Ja? Saprast, tātad, kāpēc tev tas traucē, un, protams, ka arī atļauties bloķēt, atļauties izdzēst un atļauties tikt vaļā no tā, kas tev traucē veiksmīgi virzīties uz priekšu. Tā kā noteikti šo var ievērot, šo var padzēst, ja? Un no šī var atbrīvoties. Bet tātad vēlreiz uzsveršu, ka es neieteiktu veltīt daudz laika tam, lai iedziļinātos, tam, lai analizētu, domātu, lasītu un skatītos, ko tad viņi tur raksta, kāpēc viņi tā raksta, tad vēl aiziet uz tā cilvēka profilu, viņu cītīgi izpētīt un kaut ko domāt, kāpēc viņš, ko viņš tur, kāpēc viņš tā rīkojās, varbūt viņam tur kaut kādas savas bērnības traumas vai vēl tur viņam sazina, kāpēc viņš to ierakstīja, kāpēc viņš tā rīkojās. Kāda tev starpība? Katrs atbild par sevi. Tu atbildi par to, ko tu dari, un šis cilvēks var atbildēt par to, ko viņš dara. Jā, tā kā tas ir pilnīgi ok, domā vairāk par sevi. Un te ir gala noslēdzošais jautājums, kam tu vari pievērst uzmanību. Jā? Tātad, kas tev ir svarīgāk? Tavi sociālie tīkli un tavs online bizness, jā? Tā attīstība vai citu cilvēku viedokļi un citu cilvēku komentāri. Un tad, kad tu noliec abas šīs divas lietas uz svaru kausiem, tad kas tev ir svarīgāk? Ja tu vēl joprojām domā par to, ko citi par tevi padomās, kā rēģēs un ko komentēs, jo svarīgāk ir citu viedokļi. Tas nozīmē, ka tavs bizness un tavi sociālai tīkli neaugs. Savukārt, tad, kad tu šos svarus noliec zemāk un tiem viedokļiem vairs nepievērs uzmanību, nelasi, netērē savu laiku, lai tajā iedziļinātos un ieguldītos laiku, enerģiju, savu resursu, ja? Tieši tad tavs bizness sāk augt.
tieši tad tavi sociālajie tīkli sāk augt, un tieši tad tu sāc augt. Ja? Patiesībā tas ir ļoti, ļoti dziļš ego jautājums. Ja? Tātad domāt par to, ko citi par mani padomās. Paņem mazliet savu ego malā un ļauj sev domāt par to, par saviem mērķiem. Kas ir tava izaugsme, kas ir tie mērķi, ko tu vēlies sasniegt, kas ir tavs rīcības plāns un velti vairāk laika, lai ieguldītos tajā. Tātad nebarojam visu šo te negatīvo ar negatīvo atpakaļ. Jo tātad, ja tu par to domā, tu tam dod savu enerģiju. Domā otrā virzienā. Domā par to, kā attīstīties, domā par to, kā iet uz priekšu un kā kļūt vēl labākam, veiksmīgākam tajā, ko tu dari. Tieši tas tev palīdzēs sasniegt rezultātus. Tad atkal fokus, uz kurieni tu liec savu fokusu, uz kurieni tu noturi savu uzmanību. Tātad regulāri arī uzmanības treniņi, ja? Darbs ar savu iekšējo pasauli, kā es vienmēr uzsveru, 80% no visu, ko mēs darām, ir psiholoģija. Ja? Tātad arī šeit darbs ar savu iekšējo psiholoģiju ir pamats tam, lai veiksmīgi attīstītos visās dzīves sfērās. Tas šodienai viss. Atstājiet savus laiku, pierakstieties uz manu kanālu, lai arī nākotnē sekot līdz jaunākajiem video. Padalieties arī citiem, kam tas varētu būt noderīgi un kam ir interesanti doties ar mani tālāk, pievienojieties Vīta Salo online biznesa klubam, lai sasniegtu savus labākos rezultātus.